par dzīves apstākļiem kā mācības instrumentu, par video, ko jūs skatāties kā mācības instrumentu, par tā saucamo tēlu sātans un kāds ir viņa uzdevums, apmēram šāds video. Tātad, cilvēka galvenā būtība šeit uz zemes ir attīstība. Var arī spēlēties, vienkārši prikolēties, tie, kuri jau ir attīstījušies, kuri jau ir pazinuši, iepazinuši šo spēles noteikumus, viņi vienkārši var čilot, spēlēties šeit uz zemes, tā kā piedzīvot šo spēli. Bet pati galvenā būtība ir attīstība, virzīšanās uz kaut kādu pilnību, uz augšu, tuvināties tā saucamiem radītāja līmenim. Un šeit, viss, kas šeit ir principā balstīts uz to, lai mūs kaut kādā veidā uz turieni virzītu. Līdz ar to ir divi principi, arī video saturā, arī kaut kādās notikumos, kuri šeit strādā. Viens no principiem, pirmais princips ir tāds, ka saturs notikumi mūs tieši motivē vai kaut kādā veidā bīda attīstībā uz priekšu. Un otrs ir, ka šie notikumi vai kaut kas, video notikumi saturs, tie ir kā lamatiņas, kuras mūs ķer, lai mēs nebīdītos uz priekšu uz augšu. Un tajā situācijā, kad tas tā notiek, viņi strādā kā tādi filtriņi, lai mēs reāli varētu izanalizēt, ka mūsos ir kaut kādi elementi, kuri uz šiem filtriņiem nostrādā. Tātad tā ir mūsu nepilnība, tātad tas ir tas, ar ko mums vajag strādāt, lai mēs nākotnē, uz to nereaģējam, un līdz ar to tas filtriņš mūs vairs nevar noķert, un mēs virzamies uz priekšu. Lūk, šāds ir tas princips. Un tagad par notikumiem un par video un par šito visu šajā kontekstā. Tad, kad jūs kaut kādus patērēt video, kaut ko skatāties, jums ir jāsaprot vienmēr, ka lūk, strādā šie divi principi. Attiecīgi mani video, man ir tā, ka es viņus bieži netaisu tā, ka es pats kaut ko tur strateģiski izdomāju, tā vajag šito saturu, izanalizējumu, atslēgas vārdus, blablabla. Un tagad es sarakstu savu scenāriju, par ko es tur beig stāstīšu. Man tā nav. Man ir tā, ka man ir kaut kāda tēma, kur es jau esmu izrakstījis. Viņi vienkārši atnāk uz tā, par šito var uzstāstīt. Vai es ar kādu cilvēku komunicēju, un tad man, šitā interesanta tēma, kur es to tikko izstāstīju, vajadzētu man par to video uzstāstīt. Vai es kaut kur savu uzmanību aizvirzu, mani virza visu laiku, tā kā attīsta, apmāca. Un es to piefiksēju, par šito varētu uztaisīt video. Un visu, un tad, kad es filmēju, man vienkārši tajā brīdī, tas, kas nāk, tas arī nāk, to es arī stāstu. Man nav, ka man kaut kāds scenārijs ierakstīts vai kaut kas tāds. Un bieži ir tā, ka es pēc tam tad paskatos kaut kādus savus vecos video, un man ir tāds, es pat nezinu, neatceros, pat nejūtu, ka es to būtu stāstījis. Liekas, ka tas ir vispār kaut kas cits svešs cilvēks, kurš kaut kādu tādu informāciju saturu dod. Un bieži ir tā, ka tā informācija, viņa tā kā plūst caur mani kā plūsma. Kāds caur mani dod informāciju. Tā arī mēs varētu šito raksturot šo procesu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka es radu informatīvu satura vienību, kuru pēc tam jau tas radītājs, ja tā lielā sistēma var izmantot, lai kaut kādiem cilvēkiem viņu iemestu, iedotu, ka tam cilvēkam, ir vajadzīgs to dzirdēt, viņu vajag kaut kādā veidā vai pavirzīt, vai viņam vajag iedot atbildi uz kaut kādu jautājumu, uz kaut ko tādu, un tad viņš to noskatās, un viņš vai pavirzās vai nepavirzās, viņš noreaģē vai nereaģē. Un attiecīgi, tos manus video šādā veidā var izmantot šī tā saucamā sistēma, jeb esība, visums, radītājs, kā gribat tā saucat viņu. Un tad, kad jūs skatāties manu video, un jums kaut kas nepatīk, vai jūs kaut ko tur personificējat ar manu kaut kādu tēlu, jums kaut kas tēlā nepatīk, jums vispār no šāda skatu punkta vispār nav jāuztver informācija, ka jums kaut kādā veidā jāpatīk kaut kāds tur cilvēks cits, kurš dod saturu, vai kā viņš dzīvo, ko viņš dara vai ko viņš nedara. Jums tas jāuztver tikai no savas perspektīvas, ko caur šo video jums grib iedot tā saucamais visums. Varbūt tur ir atbildes uz kādiem jautājumiem, varbūt tur ir kaut kas tāds, uz ko jūs negribat pievērst savu uzmanību, lai virzītos tālāk uz priekšu. Tas arī ļoti bieži ir, cik jūs esat atvērti,
Jā, trešais variants varbūt tās ir lamatiņas. Jā, jūs tā arī varat vērtēt lamatiņas, lai jūs kaut kur atkal ievilinātu, jā, skatoties kāds konteksts. Un parasti lamatiņas ir kaut kādi savādāki saturi tiem video. Lamatiņas visas ir virzītas uz tā saucamiem grēkiem iekšējiem, jā. Vienkārši jāizprot, kas ir tas grēcīgais, kas ir tas tumšais, kas iekšā, kas var norēģēt uz kaut ko. Lūk, šie ir principi. Un tad tā saucamais sātans, ļaunums, dēmoni un viss šitais, kāds ir viņu darbs, kāds ir viņu uzdevums. Viņu uzdevums ir radīt apstākļus, situācijas, notikumus šeit uz šīs zemes, lai caur šiem notikumiem apstākļiem pārbaudītu cilvēku dvēseles, var teikt, jā, ja prāta tīrību, cik viņš ir tīrs. Jo, ja viņš norēģē uz tām viņu lamatiņām, iesaistās tur, viņi kaut kādā veidā viņu ievilina, aizvilina no viņa paša, no attīstības, jā, un kaut kur tādos grēcīgos procesos kaut kādos iesaista vai vēl kaut kur. Un tas cilvēks tā kā kārdinājumā, var teikt, krīt. Tātad viņā ir iekšā vēl tas netīrība, caur kuru viņš krīt tajos kārdinājumos. Un līdz ar to viņi savu misiju izpildījuši, viņi viņu ir ievilinājuši, un attiecīgi tas cilvēks vai nu izrāpjās no tā kārdinājumā savas dzīves laikā, viņš viņā paliek noslīgst un varbūt aiziet vēl dziļāk kārdinājumos, vēl lielākajos, tad var teikt, ka viņi ir notvēruši šo cilvēciņu, jā, un attiecīgi tā kā savu darbu labi padarījuši, un līdz ar to viņam ir samaksa, jā, tas, ka viņi var enerģiju, jā, kaut kādu no tā cilvēka paņemt, potenciāli viņa paņemt sev. Un visu pa godīgo. Kāpēc viņiem vispār ļauts šeit rosīties, darboties, tā saucamiem ļaunajiem, it kā ļauts darboties, rosīties, darīt visas tās lietas? Tāpēc, ka viņi pilda konkrētu kaut kādus uzdevumus plānu. Ķer cilvēkus, kuri ir kārdinājumos, kuri ir ar grēcīgo, kuri ir ar šiem tumšajiem elementiem iekšpusē. Tumšos elementus cilvēks dabū ārā tikai tad, kad viņš attīstās, virzās uz priekšu, uz augšu, jā, lai tuvinātos maksimāli radītājiem. Un tas ir arī daudzās tā saucamajās mācībās arī pasniegts, tas, ko es jums tagad translēju. Ne jau es vienīgais, kurš kaut ko tādu ir, pie tāda kaut kāda ir nonācis. Ja? Tas arī, teiksim, tu pēc tam, kad šito esi apzinājies pats, un tad tu skaties pastudēt tur kaut kādus video vai ko, kabalā pieņemsim, ja? Tur arī tieši tas pats, kā tuvinoties radītājiem, tas ir tas galvenais uzdevums, tur nokļūst caur dzīves apstākļiem, liekot sevi dažādās situācijās, dzīves apstākļos. Tādā veidā tu saproti, cik ir tavu ego, kas tev tur ir iekšā, cik viņš ir liels, un arī audzējot ego, pēc tam, teiksim, tev ir jāpārbauda atkal jaunās situācijas, kā tu tur reaģēsi, kā tu tur rīkosies, kā tu tur uzvedība būs. Tikai tā tu vari skatīties, analizēt, kas tev iekšā darās, vai tu esi tīrs vai neesi tīrs, ar ko tev reāli ir jāstrādā, lai atkal tuvinātos maksimāli tam radītāja līmenim, tam iekšējai tīrībai, kā es viņu saku. Un lūk, jums no šādas perspektīvas viss saturs vienmēr ir jāanalizē, vai tās ir kaut kādas atbildes uz jūsu jautājumiem, uz jūsu vēlmēm, uz jūsu tā kā individuālo šo ceļu attīstības, kuru katrs šeit iet. Vai tas saturs iespējams ir satur šādus elementus, kas jums tieši tajā brīdī, tajā reizē ir jādzird, jā, un tad jūs to izmantojat un jūs augat uz augšu. Vai arī otrs, viņš kaut kādā veidā jūsu uzmanību nosper uz kaut kādiem, tā kā, var teikt, šiem demoniskiem pasākumiem, tumšajiem. Kaut gan jums viņi var nelikties tumši, jums var likties riktīgi gaiši, tur tādi cēli, kaut kādi notikumi, jeb tas, ko jūs tu taisties darīt. Patiesībā zem tā slēpjās tas tumšais, kas jūsos iekšā sēž, jo īstais tas motivators var būt kaut kas tumšs, negatīvs. Vienkārši viņš ir apslēpies, jā, nomaskējies zem kaut kāda gaiša cildenuma. Pieņemsim glābēji, palīdzība. Un šitais bieži vien cilvēkiem aiz tā slēpjās patiesībā viņu iekšējais tumšais. Kāpēc viņi to vispār dara? Jo tad viņi caur to darot, sevi tā kā ceļ, ka viņš ir nozīmīgs, ka viņš var kaut ko dot, viņš grib atzinību no citiem, viņš grib būt labs, viņš kaut kādu grib, nezinu, viņš grib citam kaut ko iedot labu, jā, jo viņam savā dzīvē nav izdevies to izdarīt. Tādā veidā viņš grib to kompensēt šādiem notikumiem. Tas viss ir negatīvais. Ja arī cilvēks šādi, pieņemsim, lien kāda cita cilvēka dzīvē, jā, viņš tur baigi grib tur palīdzēt, kaut ko mainīt, ietekmēt. Viņš arī var iesaistīties tā cita cilvēka notikumos, kas priekš viņa ir radīti, ko tas cilvēks pats priekš sevis radīs. Tādā veidā paņemot uz sevi
atbildību par tā cilvēka scenārijiem. Sanāk, tā kā pats paņem priekš sevis kaut kādus negatīvos pasākumus. Pēc tam brīnās, kāpēc viņš dabū pa galvu, viņš tur kaut ko labu darīja, gribēja tur palīdzēt, arī palīdzēja, beigās pats dabū reāli pa galvu no visa lielā tās saucamās sistēmas, no kopas, no dabas, jā, var teikt. Tāpēc, ka viņš lien tur, kur viņam nevajag līst, tas nav vispār viņa uzdevums. Viņa uzdevums ir strādāt ar sevi, virzīties uz sevi un attīstīties, jā, sevi. Radīt priekš sevis apstākļus, savu pasauli uzlabot, kā viņš visu redz, kā viņš visu uztver, cik viņš ir spēcīgs, cik viņš ir tuvu tajā uztveres līmenī tam tīrībai un uz to visu virziet, cik viņš ir spējīgs visu kaut ko radīt, ko viņš grib radīt, ja? Lūk, šādā virzienā, teiksim, ja tas cilvēks virzās, tā ir viņa pasaule, viņa uzdevuma, viņa viss tas izaugsmes, tas ceļš. Ja tas cilvēks lien iekšā citu cilvēku tajos ceļos, jā, viņš var dabūt pa pakaļu. Un tā bieži vien tie kas baigi pozitīvi, tur mēģina it kā palīdzēšana ir forša, jā. Šādā rakursā it kā cilvēki uztver, ka palīdzēšana ir foršā. Patiesībā tas ir ļaunums. Viņš gan tam otram cilvēkam izčakarē, tāpēc, ka viņš viņam nevar palīdzēt, jo nedrīkst iesaistīties tādā veidā. Tieši tikai sliktāka situācija, tad, teiksim, var palikt. Gan arī pats, jā, dabū pa pakaļu. Un, protams, ka nevar te vērtēt tādā brutāli, tādā vienkārši paņemt, ka palīdzēšana viss ir slikti, ja? Tā nav. Tur ir jāskatās situācijas, jāskatās scenāriji, jāskatās, kas ir kā, kas no viena vai otra izriet. Un pēc tā tikai var analizēt to visu pasākumu. Nevar likt vienādības zīmes starp visām situācijām šajā virzienā, šajā jomā. Bet arī palīdzēšana bieži vien cilvēki tādā veidā skrien no sevis, no savām lietām, un tas ir tas lamatiņas grēks, tā saucamais, kurā viņi iekrīt, jo viņi zem tās palīdzēšanas patiesībā slēpjās daudz negatīvais pasākums iekšā, no kā cilvēks grib aizmigt. Lūk tā, un var teikt, ka tajā brīdī, jā, Sātans, kurš patiesībā ir to negatīvo visu pasākumu saimnieks, jā, viņš tā kā par to visu atbild, viņš ir uzvarējis un viņš pārņēmis to cilvēku. Tas pats pieņemsim ar finansiāli riktīgajiem, tur bagātība, nauda, materiālais, šitais, kas ir tikai uz to iet. Jā, tas arī saucās, ka tas ir tas Sātans, jā, kārdinātājs, atkal viņš caur to kārdina, un cilvēks tajā ievelkās. Un tad caur to dabū visādas problēmas tur un notikumus dzīves scenārijas, jā, kurus viņam vajag piedzīvot, lai viņš atkal atgrieztos atpakaļ uz attīstības virzienu, jo tas vienmēr tā sanāk. Šī sistēma, kura šeit ir uzbūvēta, viņa vienmēr tā strādā. Viņa var kārdināt, viņa aizvelk cilvēku un pēc tam rada viņam kaut kādus notikumus, scenārijus dzīvē, ar kuriem tā kā viņa atkal dabūt atpakaļ uz šo attīstību. Tāpēc, pieņemsim, mēs zinām šādus scenārijus, notikumus, kad cilvēki tur kaut kāds aktieri, mūziķi, ja, dabū finansiālu labklājību un pēc tam viņiem tur atkarības dažādas ieslēdzās, tur alkohols, narkotikas, un tad viņi vai nu nodeldē savu veselību, jā, vai kaut kādā veidā no tā izlien ārā, jā, bet arī šis ne tas nevar saprast, kas ar viņu tur notiek. Sanāk, viņš to pārbaudījumu nav izturējis tāds cilvēciņš. Citi atkal iztur, citiem viss ir kārtībā, jā, tā kā pakāpjas uz nākamajo leveli, jo, teiksim, viņam atverās iespējas, ko viņi var ar tiem līdzekļiem darīt, iegādāties, jā, tā kā apstākļi pilnīgi citi atverās, un tur tā kā pārbaudījums, tā kā kārdinājums, pārbaudījums, visu šitās lietas, tur viss tas iet iekšā. Ja, teiksim, cilvēks iekšēji sūdīgi jūtās kaut kādos, viņam ir ļoti daudz iespējas, kā viņš var it kā slāpēt kompensēt šo savu negatīvās sajūtas, ko viņi arī bieži dara, ja, tur caur visādām atkarību veicinošajām vielām, caur kaut kādiem tur nesaprotamiem dzīvesveidiem un tā tālāk, ja. Un tas bieži noved pie kaut kādām smagām sekām pēc tam, pie terapijām, jā, tur un tā tālāk. Lūk, šādi strādā šeit šīs visas pasākums. Un ja tu to visu apzinies un saproti, jā, ko es jums tikko pastāstīju, tad apzināti, jau caur apzināto novērošanu un attīstību, tu vari attīstīties tā harmoniski, bez kaut kādiem pārscinājumiem, spilgtiem dzīvē. Jo tu saproti, kā tas viss notiek,
kas ar tevi notiek, kādu informāciju tu saņem, kādas tev ir lietas, ar kuras tev ar sevīm jāstrādā. Tu to visu dari lēni, pakāpeniski, nesteidzoties un virzies uz priekšu, ja, un dzīve ir harmoniska, skaista, piesātināta, interesanta, bez tādiem izteiktiem negatīvajiem pavērsieniem, jo priekš tevis viņi nav nepieciešams, tu tā kā pats esi apzinīgs un pats redzi un pats virzies, pats tā kā. Tev nevajag ar kāju pa dibenu spērt, lai tu uz priekšu tiec. Tu pats soļo uz priekšu. Lūk, tāds video. Ar tevi bija Alans un sargi sevi savus tos un tiekamies manos nākamajos video. Pieraksties kanālam, komentē, laiko. Ja ir kāda tēma, kuru gribi, lai es atklāju, arī var uzrakstīt. Tad vai iespējams par to filmēšu video. Un lai tev viss ir labi. Gaidām drīz sāksies sniedziņš, iespējams būs, varbūt nebūs, varēs atkal ragaviņā, varēs pikoties. Un kārto reizi vērot, kā mainās dabas cikli. Labi, viss čau, lai tev viss ir labi. Atā.